Jā, slavu un pateicību viņam par iespēju, jo es jau necerēju, es domāju, varbūt pēc mēneša, varbūt pēc 2 mēnešiem mēs atkal varēsim turpināt šo tēmu. 3 eņģeļu vēstis, jo viņas, jūs zinat, ir garas, bet mēs jau tuvojamies lēnā garā viņu noslēgumam, jā, jo mēs jau esam atklāsmes grāmatas 14. nodaļas jau 12. pantā, kur ir jau identificēti svētie, jā, tie, kas tur Dievu baušas, jeb kas dara viņus, jā, savā dzīvē, un kuriem ir Jēzus ticība. Par to šodien arī runāsim. Jā, tā kā man īpaši atgādināt nevajag, bet tie, kas nav bijuši, tad es atgādinu. Tātad ar šiem vārdiem noslēdzās 3 eņģeļu vēstis, jā, šeit ir svēto pacietība. Šeit ir tie, kas tur Dievu baušļus un Jēzus ticību. Un šodien mūsu tēma izpēte būs šo 3 svarīgo komponentu noslēgums, tātad Jēzus ticība. Tā ir liktulkojumā. Es nezinu, kā citos, bet es domāju, ka līdzīgi. Kaut gan atceros daudzus gadus atpakaļ, brālis Nikodēms Karčevskis mums lika tieši pasvītrot, ja, ka tas esot, tā kā oriģinālā, ja, Jēzus ticība, grieķu valodas tulkojuma oriģinālā. Iepriekšējās tātad reizē mēs apskatījām svēto pacietību un pagājušajā runājam tieši par Dievu baušļiem, ja, Dievu bērnu dzīvē, kā Dieva tautas pazīme. Nevis to, kad es esmu kādas konfesijas pārstāvis, ja, bet kas manā dzīvē, kādas ir mana dzīve ar Dievu likumu. Vai es tos izdzīvoju, vai es dzīvoju tajos, vai tie dara un veido mani un vidi ap mani. Jā, Dieva godības atklāsme. Jā, tātad mēs paskatīsimies šodien detalizētāk vārda Jēzus ticība nozīme gan priekš mums, priekš draudzes, gan ko tas nozīmē, un arī paskatīsimies, ko tas nenozīmē. Jā. Ir interesanti, kad citos tulkojumos ir teikts, ka Jēzus ticība vai ticība Jēzum. Būtībā abus var lietot. Abus šos formulējumus. Tāds jautājums jums sākumā. Kad jūs vadat automašīnu pa stipri apladojušu ceļu, kurā no grāviem jūs izvēlēsieties? Kur jūs izvēlaties, kurā no grāviem atrasties? Nevienā. Palikt uz ceļa, vai ne? Tā ir īsā, precīzā atbilde. Autovadītājiem, es domāju, visiem. Tātad nav jau starpības, vai ne, kurā grāvī tagad būt. Mēs šodien caur šo piemēru mums būtu svarīgi saprast, kā palikt uz, es gribu to akcentu, ja, saprast to, cik mēs ļoti vērtējam abus šos, Dievu vārdā atklātos, svarīgo, Dieva likumu un ticību Jēzum saskaņu, tā varētu teikt, saskaņu. Kā atklāsmes grāmatā lasām 14. nodaļas 12. pantā, šeit abi tiek akcentēti. Tātad vienlīdz svarīgi, abi ir blakus. Kā Dieva svētos raksturojoši lielumi. Tie ir blakus, tie līdzsvarā. Un bīstamība ir kur? Kad mēs nemanāmi sākam akcentēt vienu un mazināt otra nozīmi. Un ziniet, pretinieks pie tā piestrādā ļoti. Nerunāsim par atkritušo protestantismu, nerunāsim par to, runāsim par to, kā mēs to uztveram, cik nopietni un cik dziļi, un kurā vietā sākās mana interpretācija, ja, par šo izpratni, kas ir Jēzus ticība un kas ir viņa likums, viņa baušļi. Pagājušajā reizē mēs akcentu paskatījāmies tieši, kā Dieva likums ir
caurvīja visu Bībeli, nevis tikai, kā es esmu dzirdējis, ka tur, tas bija vecās derības, jā. Tas bija vecās derības lietas, nē. Mēs atceramies, ka Kristus atsaucās un runāja par bauslību un tieši par morāls bauslību, par šiem 10, pamatlikumiem. Tātad, bauslībniecībā tas ir tas, kad tiek akcentēts tikai un vienīgi likums, pat nedzīvojot to, pat neturot to. Tās idejā, ka jūs varat tikt glābts ar Dievu likumu ievērošanu, kas atklāja to, ka mana glābšana ir kas? Manu darbu rezultāts, ja? Es stāvu tikai uz likuma un tikai uz likumu un ne uz kā cita. Mateja evaņģēlija 19. nodaļā, tas ir stāsts par bagāto jaunekli. Jūs visi zinat no galvas šo notikumu, šo tikšanos, un tur ļoti svarīgs aspekts ir, kad Kristus ar viņu runā par baušļiem, mēs to pagājušajā reizē jau pieminējām, viņš piemin tieši 10 baušus, un kad Kristus palūdz šim jauneklim atklāt praksē to, kā viņš mīl, šo mīlestību uz tuvāko, ko viņam arī kā jauneklim ebreju vajadzēja zināt, jo tas ir otrā baušļa galdiņa saturs. Atcerieties, tev būs mīlēt savu kungu Dievu no visas sirds un savu tuvāku kā sevi pašu. Tātad ļoti svarīgi. Tad jauneklis aiziet noskumis. Kāpēc? Jo viņš ievērojas likumu, bez likuma gara. Tas ir ļoti tas, kas abēdina, tas, kas skumdina, tas, kas attur. Viņš ievērojas likumu bez bauslības gara. Bet kā bauslība tikai, kā formu. Šāda likuma ievērošana bez mīlestības uz savu tuvāko nevar mums dot mūžīgo dzīvību. Ja domājieties, tik skaudri vārdi. Viņi nevar mums dot mūžīgo dzīvību, ja mums tā pietrūkst. Lūkas 18. nodaļā tur ir tāda laba līdzība par 2 lūdzējiem. Un, kurš no viņiem aizgāja attaisnots, jā. Tas princips, ka pareizie darbi, bez Dieva mīlestībā pārveidotas sirds, nedod taisnošanu cilvēkam. Ka sirds, kas nav motivēta, tātad ticībā meklē savu labumu, jo tādi mūsu sirds. Mēs jau iepriekšējā stundā par to parunājam sabatskolā. Egocentriskā sirds, kurai jātiek pārveidotai. Lūkas evaņģēlijā ļoti laba līdzība par pazudušo dēlu. Atcerieties, un mums viss akcents ir uz šo pazudušo dēlu, bet mums vajadzētu paskatīties, kas notiek ar vecāko dēlu. Ar dēlu, kurš it kā bija savā vietā. Kas pildīja viņa sirdi ar dusmām? No viņa teiktā redzams, ka tas kalpojas tēvam, lai izpilnītos viņa labvēlību, vai ne? Un nekad nepārkāp tēvu bausli, tā viņš teica. Es nekad neko neesmu pārkāpis. Bet kāpēc viņš to darīja? Lai dabūtu to, kas viņam pienākās, kā viņš domāja, kā vecākam dēlam. Tātad mīlestības trūkums pret tēvu un viņa likumu. Nepareizi motivēts. Viņš jutās kā kalps, atcerieties, tā viņš jutās, viņš tā teica. Vēl viena līdzība, Mateja 20. nodaļa. Tur stāsts par tiem vīnkalnu strādniekiem. Es jau jums labprāt visiem iesaku tomēr sekot līdz Bībelē, bet tie, kas labi zina šīs rakstvietas, viņi saprot, par ko ir runa. Vai es nepareizi kādu no viņām jums neizklāstu. Tātad izaicinājums bija tiem, kas 12. stundā strādājuši, un tiem, kas strādājuši no 1. stundas. Atcerieties, bija neapmierināti. Mēs taču strādājam no sākuma. Mēs taču likām to lielo akcentu savā, viņi bija strādājuši tik daudz stundu, lai nopelnītu nevis no
varētu teikt tā, viņi negūva prieku no tā debesu valstības, jo šeit ainots tieši par šo strādāšanu. Viņi negūva prieku no tā darba debesu valstības uztaisīšanā, bet viņi nāca saņemt ieguvumu. Atkal sev ieguvumu. Tātad vispirms, visiem šīs valstības uztaisīšanā jāpieliek, ko vairāk, nekā tikai darbu, bet svarīgākais aspekts ir, kāpēc mēs to darām. Visu, ko mēs darām. Ne pēc saviem darbiem, bet pēc Dieva aicinājuma piedalīties tajā. Tātad Dieva žēlastība ir tā samaksa. Atcerieties, ka žēlastībā visi saņem vienlīdz. Tas nozīmē šīs žēlastības princips šeit ir atklāts. Mateja 6. nodaļā, tur 1., 2. un 5. pantā Jēzus atklāja farizējam, ka viņam nevajag izrādīties ar labiem darbiem, ar savām lūkšanām, ko viņi darīja, atklāti, publiski. Jo viņš uzsver, Dievs redz visu, arī šo lepošanos. Dievs redz motīvus, kāpēc tu šeit dari, kāpēc tu draudzē kaut ko dari, ar kādu iekšēju motivāciju tu to dari. Un tie vairs nav darbi, kurus Dievs sagaida no cilvēka, jo tie ir darīti bez viņa mīlestības gara, un tiem nav atalgojuma viņa priekšā. Tā Bībele par to saka. Tātad viņi ievēroja Dievu bausli, mīl tuvāko kā sev pašu, kā likumu, lai visi redzētu, ka viņi to ievēro. Kā pierādījumu nesaprotot, ka Dieva acīs tā ir tikai bauslībniecība, bez mīlestības, bez ticības, kā Dieva atalgojošās, žēlastības darbus. Mateja 5. nodaļā, 16. pantā Jēzus, norādot uz tiem, kas dara labos darbus, kā viņš saka, lai jūs spīdētu. Tātad gaismu nevar apslēpt, vai ne? Gaisma spīd, ja tā ir gaisma. Tu var redzēt. Tātad tā nav saistīta tikai ar to, ko es te runāju vai es ko daru, bet tā spīd no liecības. Jā, tātad mēs redzam cits motīvs, pārveidotas sirds atsaukšanās, kas nepagodina cilvēku, bet Dievu. To Kristus uzsver. Skatāmies tālāk. Mateja evaņģēlija 23. nodaļa, tur no 25. līdz 28. Jūs zināt, par ko šeit ir runa? Šeit jau ir sarunas starp tiem, kas domā, ka ar viņiem viss ir kārtībā, un ar tiem, kas balsta savu pieredzi un pārliecību tikai uz to žēlastību, kāpēc viņi šo debesu valstību ir iemantojuši. Tātad šeit ir pieminēts vārda liekulis, jēgu. Mēs zinām, ka tas ir cilvēks ar divām dabām, vai ne? Viņš vienam ir tāds, un otram ir tāds. Es domāju, ka daudz to zina. Iespējams, tot vairākām dabām. Cilvēki māk izlikties. Grēcīgais cilvēks ir tā tendēts. Farizēju problēma toreiz bija ārēji pēc Dieva likuma pareizi darīti darbi, bez ticības. Bet ar ko viņi ir apmānīt? Apmānīt var cilvēku, bet neapmānīt Dievu, kam viņi dara. Ka Jēzus ir absolūtais glābējs bez mīlestības uz cilvēkiem, kurus viņa mācīja. Iedomājieties, ka viņi gaidīja Mesiju, bet ne to, kas bija jau atnācis. Tagad parunāsim par otru grāvi, pretējā pusē. Tur ir tāds grūtāk izrunājums grieķu vārds, izrunājums grieķu valodā antinomianisms. Zināt tādu vārdu? Antinomianisms. Tas ir būtībā, grieķu valodā tas teoloģija nozīmē pret likumu. Tā ir nostādne, tā ir pat mācība, ko mēs redzam, par ko pat ir cīņas, mēs redzam arī mūsu
draudzē, ja kura runā par likumu un balsta, bet tie ir uzskati. Uzskats, ka morāls vai reliģisko likumu ievērošana nav nepieciešama, jo kas ir tas vārdiņš Dieva žēlastība. Un to viņi tā kā nošķir šo vārdiņu, Dieva žēlastība. Jo Dieva žēlastība tos atbrīvo no ko? No Dieva likuma prasības, no viņa klātbūtnes. Pēc savas būtības šī mācība ir nebībeliska, lai arī tā atsaucās uz Dieva žēlastību, jo tā ir sagrozīta. Tā ir tas, ko mēs sākumā teicu. Viņa nošķir šīs divas svarīgās pestīšanas aspektus. Es varbūt akcentēšu, lai jūs labāk saprastu. Pirmais, tie apgalvojumi, 3 ir tādi. Ja pieņemot Jēzu, viņš manā vietā izpilda baušļus, man tikai viņš jāpieņem. Es pieņemu Jēzu, jā, es pieņemu Jēzu, bet Dieva likums, viņa likums, man nav aktuāls. Otrais, kā ar Jēzus nāvi, tātad pie krusta tika piesists mani apsūdzošais likums. Tiek interpretēts Pāvila vēstījums, pilnīgi pretrunā ar bībelisko pamadomu, ja, par Dievu taisnību un viņa likumu, kas ir vienots veselums. Un ka bauslība, 3. apgalvojums, kā tāda nav aktuāli kristiešiem, jo tā tika dota, jūs ziniet, bauslība tika dota ebrejiem. Kāda mums sakars ar to? Bet tad, kad bija sarunas ar dažādiem brāļiem no citām draudzēm, mēs teicām, bet kā tad ir? Kuru tad mēs te tagad nodalīsim? Laulības dzīvi vai kā? Tas taču mūs visus skar ikdienas. Nē, to nē, tas viss ir tā. Bet tad, ko tad ar sabatu lai daram? Nē, tā jau atkal kaut kas cits. Es teicu, bet kāpēc tā? Kāpēc tāda pieeja? Ja viens likums, viens veselums, un kā Dievs runā, ja vienā klūp, ja vienu tu noliedz, vienu tu neņemt vērā, tad nedarbojas vairs viss kopums, jo tik izjaukt viss vēstījuma doma. Tātad šīs otrās galības piekritēji mīl izmantot piemērus, es jums likšu lasīt tomēr pašiem Galatiešiem 2.16. Pāvils runā par šīm attiecībām, starp likumu, žēlastību, par bauslību, ja. Ko viņš saka šeit pantā? Kā ar bauslības darbiem, te tas apgalvojums, neviens netop taisnots. Ir tā, jūs pārliecināties. Un tad ir kādi, kas tūlīt izsecina, tātad interpretē, ka bauslība nav aktuāla viņu glābšanai. Un tās loma kristiešu dzīvē ir kas tāds, pakārtots, ja? Tas nav galvenais. Šajā pantā nav nekas teikts, ka labie darbi, kas ir katra kristiešu dzīves neatņemama sastāvdaļa, būtu nevajadzīgi. Pāvils neko tādu tur nesaka, bet ir uzsvērts, ka tie paši par sevi nevar mūs izglābt, jeb attaisnot. Ka katram ir savu vietu un savu lomu, vai ne? Un Dievs ir sakārtojis. Ja? Galatiešiem 5. nodaļa. Turpat mēs tagad mazliet pakavēsimies tajā. Ja? Galatiešiem 5. nodaļa, tur 4. atšķiram. Citādi es jums nerādu pareizi piemēru. Ja? Šķirsim tomēr Dievu vārdu, Galatiešiem 5. nodaļa. Un tur 4. Jūs esat atkāpušies no Kristus, jūs, kas caur bauslību gribat tapt taisnoti, jūs žēlastību esat pazaudējuši. Šāds pārmetums Galatiešu draudzē, ja? Smags pārmetums, vai ne? Un tad mēs skatāmies tālāk, tur jau ir veseli 10 panti, bet es nelasīšu, bet 16. pantā ir aicinājums. Bet es saku, staigājiet garā, tad jūs miesas kārību nepadarīsiet. Tātad staigāt garā. Mēs paskatīsimies,
Ko tālāk šeit saka Pāvils? 18. pāns. Ja jūs staigājat garā, tad kas notiek? Likums vairs jūs neapsūdz. Un no 19. līdz 21. pantam aprakstītais ir dzīves, es nelasīšu visu tekstu, ir dzīves bez Dieva gara vadības rezultāts. Un to Pāvils detalizēti izskaidro draudzēji, lai viņi saprastu, kur tas ved. Vai no visa šī, ko mēs pārunājam, mēs varam sev jautāt, vai Dievs sagaida kādas izmaiņas mūsu dzīvē? Ja mums pietiek tikai ar vārdiem, es apliecinu Jēzu par savu glābēju. Man patīk Pāvilam ir tāds termins – kungs. Ziniet, ko nozīmē kungs? Senatnē, ko nozīmē kungs? Kungs tas ir, ka viņš nosaka tavu praktisko dzīvi, tavu ikdienas dzīvi, bet tas notiek mīlestībā uz viņu. Vai tu vari mīlēt to kungu? Nevis, Dievs tur tālu visu, bet viņš ir tavs dzīves kungs. Viņš Pāvils ļoti skaidri to definē. Vai viņš, Dievs, vēlas, lai mēs atstātu šos grēkus mūsu dzīvē? Un tieši šeit mēs varam redzēt, cik precīzi ir viņa atklātais līdzsvars starp Dievu žēlastību un viņa taisnību. Līdzsvars, kas atklāts kur? Viņa likumā, ieraudzīt bauslībā, viņa likumā līdzsvaru. Jo ziniet, kā viņš saka, staigājiet garā. Ja dzīve garā ir saskaņā ar Dieva godības atklāsmu, tas ir likumu, Dieva bauslība. Viņa likumu, to parāda kas? Galatiešiem 5. nodaļas noslēgumā. Gara augļi manā dzīvē. Gara augļu izpausme. Tātad, vai miesas darbi, tā ir staigāšana miesas prātā, vai gara augļi. Dieva likums parāda, vai es dzīvoju svētā gara vadīts, vai vēl joprojām staigāju, savas kritušās miesas prāta vadīts. Tā Bībele to definē. Mēs zinām, likums ir kā spoguls. Pie spoguļa pieiet, un jo tuvāk tu pieeji, esat piegājuši kādreiz pie tāda spoguļa, kas palielina 3 reizes. Es tādu lietoju. Man, kad jāskujās, ka es kaut ko tur gribu perfekti, tad es to izmantoju. Tātad, lai redzētu perfekti, ir jāiet pie spoguļa. Viņš parāda, kas ir manī. Tātad ne tikai to ārējo, kur tur kāds sariņš vai grumbiņš vai kas, bet viņš parāda to, kas notiek šeit. Manā domāšanā, manā dzīves uztverē, to, ko es daru. Tātad gara augļos, ja ne, tad miesas darbos. Dieva likums ir ļoti skaists, bet vienīgais ir jautājums, vai mana sirdsapziņa ir ļausies gara izglītošanai, svētā gara izglītošanai. Jo, ja tā nenotiek, tad mana sirdsapziņa man pasaka, nē, tu tīri labi izskaties uz citu fona. Vai esat ievērojuši, ka likums būtu vērsts pret, vai apsūdzētu mieru, labestību, atturību, mīlestību? To arī nozīmē, tur 23. panta vārdi, ka likumam nav pamata apsūdzēt gara augļus jūsos. Tā mēs varam saprast šo raksturvietu. Romiešiem 3. nodaļā 28. un 31. pants. 28. pantā ir skaidri pateikt, cilvēks tiek taisnots ticībā, bez bauslības darbiem. Un 31. pantā ir šis jautājums uzreiz, un Pāvils jautā skaidri, jo tā ir drosmīga definīcijas, īpaši pateikt ebrejiem to. Tai laikā, vai tad mēs bauslību iznīcinām caur ticību? Nemaz ne, Pāvils izsaucās, bet mēs bauslību apstiprinām. Tātad katram no tiem ir svarīga vieta glābšanas plānā. Romiešiem 5. nodaļā, tur 20. nodaļa, 20. pāns, apstūls, es atšķiršu, lai nebūtu tā, ka es jums te tagad atkal komentēju, lasīsim Romiešiem 5. nodaļa,
Mums tas mazliet paprasa laiku. Tātad, un 20. pāns. Bet bauslība pienākusi klāt, lai apgrēkošanās vairotos. Interesants definējums, vai ne? Bet kur grēks ir vairojies, tur žēlastība vēl vairāk ir vairojusies. Un tagad lasam 6. nodaļas 2. pāntu. 1. un arī 2. Ko nu lai sakām, vai mums grēkā būs palikt, lai žēlastība vairojas? Nu tāds absurds, vai ne? Mēs tagad grēkosim maksimāli vairāk, lai saņemtu ko? Dieva žēlastību. Ja mēs saprotam, kas ir žēlastība, tad vai tādā veidā mēs vairosim žēlastību? Nemaz ne. Šeit teikts 2. pāntā. Kā mēs, kas grēkam esam miruši, kas pa vārdiem smagiem, ne? Grēkam miris. Tātad neatsaucās. Nav reakcijas uz grēka kairinājumu. Vispār. Miris. Ziniet, kas ir miris? Tur var izmēģināt visu ko. Nedzīvs. Kā mēs, kas grēkam esam miruši, iekš tā vēl gribētu dzīvot. Iekš grēka. Tas ir jautājums, katram. Tātad, apostolis zinot šo grēcīgo cilvēka dabu, kas ar rakstiem atbalstīt grēkošanu, jo tā vairoja žēlastību. Un viņš 6. pantā uzdod šos jautājumus. Vai mums grēkā palikt, lai žēlastība vairotos? 6. nodaļā tur romiešiem, tur no 14. līdz 16. pantam. Jo grēks pār jums nevaldīs, jo jūs neesat apakš bauslības, bet apakš žēlastības. Ko nu? Vai mums būs grēkot tāpēc, ka neesam apakš bauslības, bet apakš žēlastības? Nemūžam. Tātad šeit viņš noslēdz, vai nezināt, kam tam esat kalpi, ka jūs tam esat kalpi, kam padodaties par kalpiem. Uz paklausību, paklausīdam vai grēkam uz nāvi, vai paklausībai uz taisnību. Jo šis žēlastības aspekts jau mums dod debesu valstību, mīļie. Mēs tur neiesim ar saviem uzplečiem, Tos mums ir jānoņem. Kristus baltās drēbes, viņa drēbes, nemanējās, viņa drēbes. Un šeit es saprotu, tā cīņa ir jāsaprot, jo tiek sagrozīts šīs patiesības, un tad ir vai nu viens grāvis, vai nu otrs grāvis tai mašīnai. Un tas tā nemanām notiek. Tātad, vai žēlastība dod mums ticību, tiesības tātad nonicināt Dieva svēto likumu un to ignorēt? Nu, nē. Redziet, cik vienkārši un cik skaidri, bet kas mums jāsaprot, kā visapkārt mums valda tādi uzskati. Tādi uzskati valda. Neloģiski. Liekas pat neloģiski, Apostols Pāvils parāda, ka tiem, kas spekulē ar Dieva žēlastību, ka viņos nav ticības, un tiem nav patiesas sirds, tātad motivēta, mīlestība uz Dievu. Bet tas ir svarīgais, kas mums katram dzīvē. Iedomājieties, katram personīgi. Vēstule Titum 1.16. Tas ir jau vēstulēs. Vēstule Titum 1.16. Mums ir svarīgi lasīt šīs rakstvietas, lai tas, ko mēs dzirdam, nopamatojas vārdā. Tie, Pāvils šeit saka, ka Dievu pazīstot, ka ar darbiem tie viņu aizliedz, neganti būdami un neklausīgi un pie ikviena laba darba nederīgi. Tātad šeit atklāt kas? Vilts kristietis, kuru dzīvē nav redzama saskaņa starp viņa ticības apliecību, tas, kas es esmu, un praktisko dzīvi. Obligāti atšķirsim tagad 1. Jāņa 2. nodaļu. Jāņa vēstuli. Nevis evaņģēlija, bet Jāņa vēstuli. Tā ir ļoti precīzi rakstvieta. 1. Jāņa 2. nodaļa.
3. un 4. pantu. Un tā mēs zinām, ka viņu esam atzinuši, ja viņa baušļus turam. Iedomājieties, tā tu vari uzzināt, ka tu esi Dievu iepazinis. Jo atzīt Bībelē nozīmē tuvas, dziļas, personiskas attiecības. Nevis caur brāļa izpratni, bet caur personīgu lūgšanu un svētā gara pie manas sirds, lai es saprastu šo patiesību. Un kamēr tā nebūs nopamatojusies, tad būs tā, kā Pāvils raksta. Jūs vēl turpināt zīst pieniņu. Es tur nesaku, tas vārds tur nav rakstīt, bet dzērt pieniņu. Cita izpratni, cita iegūto, bet jums pašiem katram personīgi jāiegūst, lai jūsos. Tāpēc Pāvils šeit skaidri pasaka, cietā barība ir tā, ko tu pats uzņem sevī. Jā, tā tad ļoti svarīgi mums saprast šīs lietas. Un šeit 3., 4. pantā ir tādi skaisti vārdi, kas saka, es viņu pazīstu un netur viņa baušļus, tas ir melkulis un patiesības nav viņā. Tā kā, kur ir skaidrāk, vai ne? Formulējumi ir skaidri un mums nav jākļūdās. Kurš šeit melo un kurš šeit runā patiesību? Atzīt, tas ir būt tātad dziļās personiskās attiecībās ar savu glābēju. Kā teica viens no reformatoriem, Veslīs, tāds viedus vārdus. Bauslība ved pie Kristus, un Kristus ved pie bauslības. Cik skaidri, vai ne? Cik precīzi. Mateja evaņģēlija 7. nodaļā, tur no 21. līdz 23. pantam, Kristus mācībās atklājās šis atslēgas vārds. Kas ir šis vārds? Pazīt viņu. Pazīt viņu. Un tur ir tā skaidri izstāstīts šais 3 rakstvietās. Ieklausīties viņā, darīt to, ko viņš ir darījis. Pazīt, ieklausīties un darīt to, ko viņš darīs. Tie darījuši tādas lietas. Iedomājieties, ka viņš prasīja, atcerieties, ko viņš prasīja. Viņš prasīja viņiem, un viņi atbildēja, kā? Mēs taču tevi pazīstam, vai tu mēs neesam darījuši to un to un to un to tavā vārdā? Un kāpēc Kristus viņiem atbild šādus vārdus? Ka viņš nekad tos nav pazinis. Ko tas nozīmē? Ka viņiem nav bijušas personīgas iepazīšanās ar savu kungu savā dzīvē. Tas ir ļoti. Un mēs redzam, tie sekojuši Jēzum viņa darbos, ja, bet nav ieklausījušies viņa pavēlēs, viņa vārdos, viņa likumā, tos nicinājuši. Tātad mēs nedaudz paskatījāmies uz šiem 2 grāvjiem, ja, bet tagad mums ir svarīgākais. Kā palikt un kā paliekam uz ceļu. Jo mēs sapratām, tātad pirmajā bija, kurā ir cilvēki, atkārtosim īsi, kurā ir cilvēki, kas runā un domā, ka tiks glābti ar savu likumu ievērošanu, un otrais ir, kurā ir tie, kuri runā, ka tiks glābti ar ticību, kurā darbiem nav nozīmes, būtisks nozīmes, bez paklausības, Dieva atklātai gribai viņa dzīvē. Un šie viltīgie tīkli, ir sevišķi tiem, kas neuzņem dzīvības vārdus, ir izmesti. Viņi tiek katru dienu izmesti visapkārt. Tātad, kā mums palikt uz glābšanas ceļa? Tas ir tas skaidrais jautājums. Jāņa evaņģēlī lasām tagad 15. nodaļa un 8. pants. Ko Kristus saka šeit? Jāņa 15 un 8. Tā mans tēvs ir pagodināts, ka jūs nesat daudz augļus un topat mani mācekļi. Tā tiek pagodināts Dievs. Tā ir īstā pielūgsme. Efesiešiem Pāvils arī raksta 2. nodaļā tur 8., 9. un 10. pāntā.
ne mūsu darbi mums ko dod, bet 10. pants precizē, kas labos darbus dara mūsos, tātad kas dara, lai mēs svētā gara vadīti daram tos pasaulē. Kristus. Tas ir Dievs, kas darbojas mūsos ar saviem darbiem. Un Jēkaba vēstuli, atšķirsim obligāti Jēkaba vēstuli, mēs tagad panalizēsim dažus pantus, kuri izgaismo to, kā mēs paliekam uz šī ceļa. Jēkaba vēstule 2. nodaļa, un tur no 14. līdz 26. pantam. Ko tas palīdz man, brāļi, ja kas saka, ka viņam ir ticība, bet darbu nav? Vai tā ticība viņu var izglābt? Ziniet, jautājums ir, vai tāda ticība var viņu izglābt? Ticība, kur ir tikai prāta stāvoklis, zināšanas. Ka es zinu to. Luteram bija problēmas ar to. Viņam bija ļoti grūti ar Jēkaba grāmatu. Ja kas zinat, viņš pat bija viņai devis savu nosaukumu, šai grāmatai, ko viņš nekādu nevarēja pieņemt, jo viņš bija uzaudzis šajā katoliskajā vidē, ticējis no sirds un darījis tos darbiņus, ko prasa. Un viņš nekādīgi nevarēja saprast, ka ir kaut kas nepareizi, kaut kas ir sekls. Un 17. pants, tātad mēs Jēkaba vēstuli esam 2. nodaļā, 17. pants. Tāpat arī ticība, ja tai darbu nav, pati par sevi ir nedzīva. Tātad dzīvas ticības pazīme ir kas? Ir tajā atklātie darbi. Tas strādā cilvēkā kopā. Ticība un darbi, kā izpausme. Ticības izpausme. Vai varbūt tā, ka mēs sakam, ka ticam uz Jēzu, 18. pāns, viņš šeit pārbauda. 18. pāns. Bet kāds varētu sacīt, tev ir ticība, man ir darbi. Tad rādi man to, kā tā saikne notiek. Varbūt mēs sakām, ka ticam uz Jēzu, runāt par glābšanu viņā, bet tajā pat laikā ko? Dzīvot tā, it kā viņi nepazīst. Skatīties uz to, tātad mums svarīgi saprast, skatīties to, ko skatās viņš, ģērbties kā viņš, izklaidēties tā kā pasaule, rīkoties pēc šīs pasaules principiem. Tātad šeit atklāts ļoti svarīga lieta, uz ko mēs centrējamies. Ja šī dzīve jūsu mainās tikai ar apgalvojumu, tātad, ka jūs esat ticīgs, bet nedzīvojat pēc šī Dieva likuma. Tāpēc Jēkabs vēlās redzēt to. Viņš jautā, kā izskatās šī ticība un šis darba atdalījums viens no otra. Viņš jautā, kāda izskatās atsevišķi katru no viņām. Tur viņš 21. pantā min piemēru par Abraham. Abrahams tika taisnots ticībā, kura atklāta viņa darbos. Viss, ko Abrahams darīja, visu upurēšanās, visu ziedošanās, visa iešana bija paklausība Dieva aicinājumiem. Un 23. pantā ir pateicis skaidri, viņš tika taisnots ticībā. Cilvēks tiek taisnots ticībā, kurai ir redzama, tā atspoguļojās viņa dzīves praksē, viņa izvēlēs. Tas ir tas, kas ir jāsaprot šais taisnošanā. Tur ir pieminēta arī Rahaba 25. pantā, turpat Jēkaba vēstulē. Savu ticību Dievam viņa atklāja attieksmē pret ko? Pret šiem izlūkiem. Tā bija krīzes situācija. Un 26. pāns, jo tā kā miesa bez gara ir nedzīva, tāpat arī ticība bez darbiem ir nedzīva. Tātad ticība un darbi šeit pamatoti pielīdzināt kam? Dzīvai būtnei, cilvēkam.
Kas ir svarīgāks, ķermenis vai elpa? Vai viens bez otra var būt cilvēks? Miķels met ar galvu. Bet tur jau ir tā lieta. Šo lietu mēs saprotam, vai ne? Bet tad, kad mēs runājam par šī garīgo aspektu, ja, par ticību un darbiem, tad nesaprotam vairs. Tikai ticības un darbu klātbūtne liecina par patiesām, īstām attiecībām starp cilvēku un viņa radītāju. Ierakstam šīs patiesības mūsu sirdīs, domās, ikdienā, jo tā ir, jūs redzat, tā ir praksa, ikdienas praksa. Tā nav tikai, mēs mācāmies kādas teoloģiskas patiesības, atziņas, bet mēs redzam, ka Dievs parāda, ka tā ir dzīva, ka tā ir dzīva praksa ikdienā. Un tie, kas lasa Pāvila un Jēkaba skatījumu, kas liekas pretrunīgs, viņš nav pretrunīgs, jo daudz no viņiem, ko? Tur ir akcenti. Viens akcentē vienu vairāk, no abām vienlīdz svarīgām īpašībām, ticībai darbus, priekš kā viņi to dara. Ja? Pāvils būtībā raksta, kā cilvēks tiek glābts, un Jēkabs raksta, kā dzīvo šis glābtais cilvēks. Tad viņš papildina šo domu, kas notiek tālāk. Pāvils stāsta par mūsu glābšanas saknēm, tātad par pamatu, kā mēs tiekam glābti. Jēkabs parāda, kādi ir šīs glābšanas darba augļi mūsos. Un tur nav pretrunu. Tu, ko Luters toreiz, viņam bija smagi to sagramot, jo viņš bija audzis un mācījies tajā. Pāvils raksturoja būtībā bauslības darbus. Kas ir bauslības darbi? Bauslības darbi cilvēkiem, daudziem, tie ir tikai bauslības darba, likuma darba, bez mīlestības uz kungu. Un viņš apraksta viņus kā kaut ko negatīvu, kad cilvēks tā kā grib ieteikt sevi. Darbi Jēkaba vēstulē ir kas pozitīvs, mēs lasām, vai ne? Jo tie rodas no glābjošām attiecībām, un ir ticības un darbu koprezultāts. Galatiešiem 5. nodaļas 6. pantā mēs tur atrodam skaidri formulēt, ka ticībai jāparādās caur mīlestību. Kas ir mīlestība? Tas ir tāds konstants jēdziens, skaisti vārdi, jeb tā ir prakse. Jo mīlestību jau nevar saprast bez prakses. Ja tu redzi, tā ir princips. Man bija ļoti grūti, es vienai māsai to centos arī stāstīt. Viņa vairāk uztvera mīlestību kā jūtas, kā izjūtas. Bet mīlestība, dievišķā mīlestība ir kas vairāk kā izjūtas, manas izjūtas. Jo vien brīdi viņas var būt tādas, un otru brīdi saka, Dievs man vairs nemīl, viņš man ir atstājis, viņš mani neuzklaus. Ticība un darbi būtībā ir kā vienas monētas divas puses. Vai mums ir svarīgas abas rokas un kājas? Mēs to, tad, kad kaut kas sāp, vai ne, mēs to saprotam. Mēs uzreiz to saprotam. Jā. Tātad pēc būtības darbi ir kas? Ticības redzamā daļa. Ticība ir darbu neredzamā daļa. Tās iekšējā motivācija. Man iekšējā motivācija, kāpēc es to daru? Vai es mīlu kungu? Vai es esmu pieņēmis viņa likumu savā dzīvē? Mēs netiekam glābti kombinācijā ticība plus darbi. Mēs netiekam tā glābti. Mēs tiekam glābti ticībā, kas atklājas darbos. Atcerieties, bija tāda grāmata, mums rīts veiciet grāmata, kā reiz Moris Vendens. Ticība, kas darbojās. Titus 2. vēstulē, tur no 11. līdz 15. pantam. Tur šī žēlastība atklājusies nevis, viņš raksta, šī žēlastība atklājusies nevis, lai mums dotu miera un drošības sajūtu, ka mums ir piedots un ka piedos atkal
un ka mēs tā arī turpināsim līdz Kristus nākšanai. Jūs esat dzirdējuši tāds apgalvojums? Es esmu. Bet 12. pantā tā pamāca mūs nostāties uz sava es aizliekšanas ceļa, tātad uz manas izvēles. Jo izvēli izdaru es. Kungs ienāks manā dzīvē, bet tikai caur manu izvēli. Ja mēs viņam to atļausim, ja mēs atļausim svētajam garam vadīt mūsu dzīvi, bet ja mēs tam pastāvīgi pretosimies, apzināti vai neapzināti, kur tas mūs aizvedīs? Ka svētā gara balss apklusīs pavisam. Mēs tomēr atšķirsim Titus 3. nodaļu. Titus 3. nodaļa. Tā ir noslēdzošās vienas. Un lasīsim. Tātad tur no 4. līdz 8. pantam ir tā, 5. pantā ir ļoti skaidri. Tātad Piektā pantā, tātad viņš, Dieva mīlestība, viņš ne no taisnības darbiem, ko mēs būtu darījuši, bet pēc savas apžēlošanās mūs ir izglābis, kā? Tāpatās? Piedevējs? Nē, tur rakstīts caur mazgāšanu, kas atzemdina. Iedomājieties, tāda mazgāšana, kas atzemdina. Tas nozīmē to, ko Kristus teica Nikodēmam. Nepiedzims no augšienes, neredzēt tev viņu valstību. Tā ir tā vajadzīgā jaunpiedzīšana mums katram. Tā izpaužās Dieva laipnība uz mums. Ka viņš savu žēlastībā mūs izglābi, tātad ar mazgāšanu, kas atzemdina mani, tā ir jaunpiedzimšana un atjauno svētajā garā. Tas ir tas pamats, uz kā mums ir kā mēs tiekam uz šī ceļa, stabili ceļa, lai mēs nebūtu no viena grāvja otrā. Tā nav žēlastība, kas cilvēku nomierina, kā viņa miesas prāta stāvoklī, ja man ir piedots, tad jau tālāk arī, kā sanāks, jo atkal būs piedots, vai ne? Mēs tā ejam. Bet Dieva žēlastības mērķis ir kāds? Šī žēlastība ved cilvēku uz pārmainītu dzīvi, atzemdina jaunu cilvēku. Tur neiet runa par veco cilvēku, atzemdina. Tas nozīmē, garīgi tas nozīmē cita būtne. Top. Tas nav tā uzreiz hop un vienā dienā, bet top cita būtne. Šī žēlastība ved cilvēku pārmainītā dzīvē, tātad nevis uz sevi centrētu, bet labos darbos un uz Jēzu. Atcerieties, ko visām draudzēm Kristus teica. Es zinu tavus darbus. Atcerieties, visām, arī Laodiķejai. Viņš zina viņas darbus. Un tagad pašā noslēguma daļā paskatīsimies vēl, ko par ticību Jēzum. Es lietoju šo vārdu. Ticību Jēzum. Skaidru Ellen White, izmeklētās vēstīs. Tas tāds citāts, es centīšos raiti un izlasīt. 3 eņģeļu vēsts paziņojumā par Dieva baušļiem. Tas ir izmeklētās vēstis, 3. sējums, 172. lapa. 3 eņģeļu vēsts ir paziņojums par Dieva baušļiem un Jēzus ticību. Dieva baušļi tika pasludināti, bet Jēzus ticība tika pazaudēta adventistu uzrunās. Kaut tāpēc, sava nozīmīguma dēļ viņa nav mazāk svarīga. Tātad tā bija tendence, kas parādījās jau draudzē viņas laikā. Tātad jaundzimšās draudzes laikā. Jo likums un evaņģēlijs, viņa raksta, ir cieši vienoti. Evaņģēlijs, tātad Jēzus mūs glābi neatkarīgi no mūsu darbiem, bet no otras puses mums teikts par likumu, ka tā ievērošana ir kā rezultāts glābšanai, kā rezultāts. Es nespēju to izteikt vārdos, visā pilnībā viņa saka,
Jēzus ticība, viņi saka, bet es nezinu, kas tas ir. Jēzus ticība, kura nav atdalāma no 3 eņģeļu vēstījuma, jo Jēzus kļuva par mūsu grēku nesēju, lai kļūtu par mūsu piedodošo glābēju. Ievērojiet, ko nozīmē šis izteikums, ka Jēzus kļuva par mūsu grēku nesēju, lai kļūtu par mūsu piedodošo glābēju. Pret viņu izturējās tā, kā mēs bijām pelnījuši. Viņš atnāca uz šo pasauli, uzņēmās mūsu grēkus, lai mēs varētu pieņemt viņa taisnību. Un ticība Kristus varenībai mūs glāb ir mūžiem, uz mūžiem pilnīgi, tā arī ir Jēzus ticība. Atklāsmes 14. nodaļas 12. pantā šie abi termini, tur Dievu baušļus un Jēzus ticība, šie abi termini ir kopā. Tātad, lai atklātu mūsu kā kristieša dzīves līdzsvaru. Mēs varam dzirdēt tādus uzskats, ka vecā derība bija likuma derība, ja, bet jaunā derība ir žēlastības derība. Esmu to dzirdējis, es nezinu, kā jūs. Kad Dievs aicināja tautu kalnā, lai paziņot, ka viņš vēlās slēgt derību, darīt tos par savu īpašu tautu. Un tauta teica, ko? Visu, ko tu teici, mēs darīsim. Pēc būtības, ziniet, kas tā ir? Tā ir šīs miesīgās, nepārveidotās sirds atbilde. Mēs zinām, kas notika pēc dažām dienām, vai ne? Un Jeremijas grāmatā, ar to mēs arī noslēgsim šo pētījumu. Jeremijas grāmatā atšķirsim Jeremijas 31. Daudz droši vien, ka jau zinu galvā, jo tas ir brīnišķīga nodaļa, apsolījuma nodaļa, stiprinoša. Un tur 31. pants. Un 32. arī būtu jālasa, jo uz mums tas arī attiecās. Redzi, nāks dienas, saka tas kungs, ka es jaunu derību celšu ar Izraēļu namu, ar Jūdas namu, ne tādu derību, kā esmu cēlis ar viņu tēviem, ka tos pie rokas satvēru un izved no Ēģiptes zemes. To manu derību tie iznīcinājuši. Šeit ir ļoti skaidri norāda mūsu attieksmi pret viņu derību. Tad es arī par tiem neesmu bēdājies, saka tas kungs. Un 33. pāns. Bet šī ir tā derība, ko es ar Izraēļa namu celšu. Pēc šīm dienām, saka tas kungs. Es došu savu bauslību viņu prātā un to rakstīšu viņu sirdī. Tas ir tas, ko mēs šodien skatījāmies, ko mēs pētījām par šo līdzsvaru. Likuma un žēlastības principu. Ja? Es to rakstīšu viņu sirdī un es tiem būšu par Dievu un tie man būs par tautu. Tātad Dievs runā par jaunās derības tautu, ar savu tautu. Viņš piemin to, ka tie šo derību pārkāp vecās derības. Ja? Tie Dievu parāda, te Dievs parāda, ka lai tauta to saprastu, ka derībai ar Dievu tās būtībai ir atspoguļota kur? Manā būtībā, iekšienē, manā prātā, manā sirdī. Manā prātā, jā, jo tie skatījās uz pirmo derību, uz likuma sarakstu, kas ir uzrakstīts kur? Uz akmens plāksnēm. 33. pāns Dievs liek tiem saprast, ka viņa likums, viņa godībai jāmājo kur? Cilvēka sirdī, viņa dzīvē, viņa uzskatos, viņa izvēlēs kopā ar Dievu. Jā, un bez ticības mīlestībā uz Dievu tas ir neiespējami. Jebkuram cilvēkam. Tas ir neiespējami. Nevis, ka tā ir jādara, lai izglābtos, ja? Lai izglābtos vienkārši. Vai parādīt citiem savu taisnību, bet pārveidotas, Dieva gara pārveidotas sirds mīlestībā uz savu glābēju, kas tur Dievu baušļus un ticību uz Jēzu Kristu. Amen. Mūsu dārgais glābēji, mūsu pestītāji, kas atdevi visu par katru no mums, par visu cilvēci, tava mīlestība, tavs aicinājums,
vēl joprojām skan, kā šai dziesmā. Nāc mājās, visus maldus atmet, visas maldu mācības. Paliec manī, lai es tevī caur savu garu varētu darīt par jaunu būtni, un mēs varētu būt kopā. Kungs Jēzu, lūdzamies, pārveido sirdis, attīri tās, uzrunā personīgi katru, kas mēs šeit esam. Vadi mūs, lai mēs pieaug tavā līdzībā. Šķīsti mūs no maldiem un visa, ko nesaprotam, un attīri mūsu sirdis un prātu. Šķīsti draudzi, un tu redzi visu netaisnības, visus maldus, visu šķelšanos, visu tu redzi, kungs, un tu redzi pretinieka mērķus. Mēs lūdzam, iestājies arī šeit par Saules draudzi, pār tās kopumu, pār tās mazajiem locekļiem, lai visi mēs saprastu, katrs savu vietu, savus motīvus un visu, ko darām. Šķīsti un vadi mūs, kungs, patiesībā. To mēs lūdzamies un pateicamies tavā vārdā. Āmen.